Pirms 6 gadiem Siguldas pilsētas vidusskolas 16 pirmklasnieku uzsāka mācības ar mākslas novirzienu mākslas skolas Baltais flīģelis telpās. Šogad pēc 6 gadu ilgas mācību pieredzes šis nozīmīgais projekts noslēgsies, atstājot audzēkņiem vērtīgas prasmes, zināšanas un neaizmirstams atmiņas. Šī ir 1. 6. klase, kas šeit ir izaugusi, piedzīvojusi iespēju atvērt un atklāt visus savus talantus un pamēģināt visus dažādākos mākslas aspektus. Viņi sevi iepazīst un atpazīst no visdažādākajiem aspektiem, un viņiem ir iespēja izbaudīt, ko nozīmē būt māksliniekiem visdažādākajās nozīmēs tajā. Es domāju, ka eksperiments ir izdevies. Un cerams, ka šis viss arī turpināsies. Es ar šo klasi tā intensīvi esmu kopā bijis pēdējos 2 gadus, 5. un 6. klasē, ka viņa klases audzinātājs. Viņi man ļoti mīļi jau kļuvuši un man ļoti siltas attiecības ar viņiem. Bet es esmu tiešām priecīgs, ka mēs varam ar drošu sirdi viņus palaist tālāk. Jo tā godīgi var pateikt, ka ir izdarīts maksimālais un ir izdarīts viss, ko mēs varējām izdarīt un iedot, lai šie jaunie cilvēki patiešām būtu jau solīti gudrāki, dzīves gudrāki, inteliģentāki un spētu domāt līdz tam, ko viņi dara. Mums skolotājs, tas ir mūsu vismīļākais skolotājs, manuprāt, mēs visi varētu tam piekrist. Un patiešām šie 2 gadi ar skolotāju bija visforšākie gadi, jo viņš mūs saprot, mēs viņu saprotam, un viņš mums ir devis tik daudz, lai mēs turpmāk mācītos un darītu, ko mēs paši vēlamies. Siguldas pilsētas vidusskolā šī ir tikai neliela daļa no skolāniem, kuri mācās sadarbībā ar Siguldas mākslas skolu Baltais flīģelis. Šī klase lieliski pierādījusi, kā dažādus mācību priekšmetus var integrēt, savstarpēji sasaistīt un radīt prieku mācīšanās procesā. Es domāju, ka šīs klases jūtās ļoti labi. Mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar mākslas skolas pasniedzējiem, un viņi šeit ne tikai atrodas mācību procesa laikā, bet viņiem ir arī šīs te papildus stundas mākslas jomā, gan mūzika, gan māksla, gan projektu veidošanu un izstrādi. Viņi sevi iepazīst un atpazīst no visdažādākajiem aspektiem, un viņiem ir iespēja izbaudīt, ko nozīmē būt māksliniekiem visdažādākajās nozīmēs. Katrā ziņā sevi ļoti apzināti pilnveidojuši tieši mākslās, iepazinuši kultūru, apmeklējuši ļoti daudz koncertus, un jāsaka, tā izaugsmes dinamika ļoti redzama, ka viņi patiesībā uz skatuves jūtās kā zivs ūdenī, un jāpasaka, ka viņi ir tikai 6. klase. Mācību noslēgumā iestudēta laikmetīga muzikālā izrāde Sūnu ciema zēni, muzikāla patiesības un laimes skaidrojumi. Izrāde tapusi pēc režisora Kristapa Kiršteina interpretācijas, balstoties uz Andreja Upīša stāstu un iedvesmojoties no muzikālās videofilmas Sūnu ciema zēni motīviem. Mēs atteicāmies no visiem tēliem, mēs paši bijām paši. Paši bijām tie darītāji, jo galu galā par to ir šis izrādes stāsts. Un to mēs šodien arī parādījām, ko katrs mēs pats, ko šie bērni paši var izdarīt. Gan viņš viens pats, gan kopā komandā. Patiesībā tik ļoti aktuāls temats mūsdienās par to laimes meklēšanu, ka tas laimes lācis jau esam katrs mēs pats un neviens cits, un ka mums pašam ir jādomā līdz, ka pašam ir jādara, ka pašam ir jāpakustina savas rokas, lai kaut kas notiktu, un ka neviens cits jau mūsu vietā neizdarīs. Tas bija diezgan ilgs laiks, jo citām izrādēm, man liekas, bija mazāk, un mums bija lielāks stress, taču šeit bija viss izplānots tā kā vajag. Bija ļoti forši, un tas, ka šī tā kā atveda no skolas, mums ļoti patika šī izrāde. Mēs visi esam laimīgi, jo šeit nav nekāds sunu ciems. Šeit ir baltais flīģelis, un mēs katrs pats esam savas laimes kalējs. Elisa Ragauša, Mārtiņš Svītka, Vidzemes televīzija.